Viedokļu daudzveidība bieži ir nenovērtēts, neizprasts un pārprasts jautājums. Ir mēdīji, kas savos materiālos tiecas iekļaut dažādus viedokļus, taču saņem par to kritiku no auditorijas. Dažreiz kritika tiek vērsta personīgi pret žurnālistiem aizskarošā un nomelnojošā veidā. Starp kritikas iemesliem var būt gan apzināti mēģinājumi mazināt neatkarīgu un kvalitatīvu mēdīju lomu sabiedrībā, gan arī nepietiekama izpratne par viedokļu daudzveidības svarīgumu. Kāpēc, ziņojot par sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem, mēdījiem būtu jāatspoguļo dažādi viedokļi? Pirmkārt, ir skaidrs, ka cik cilvēku, tik viedokļu. Tas ir jau sen zināms fakts. Un ja mēdīji cenšas atspoguļot patiesību, tad ir jācenšas šos viedokļus, cik vien iespējams, atspoguļot savā ziņā. Otrs iemesls. Mēs uzzinām par to, kas notiek pasaulē, lai mēģinātu noskaidrot, kā mums pašiem būtu jārīkojas, kā mums būtu jārīkojas kā pilsoņiem, kā patērētājiem, kā darba ņēmējiem vai darba devējiem. Un vēl viens slavens teiciens – strīdos dzimst patiesība. Ja mēs nezinām abas puses kādam argumentam, tad mēs nekad līdz šai patiesībai nenonāksim. Vai ziņa, kurā nav iekļauti viedokļi, vai ir tikai viens viedoklis, liecina par mēdīja un žurnālista neprofesionalitāti? Nē, nevienmēr. Var būt, ka ziņas izskanēšanas laikā otrs viedoklis nav pieejams. Otrs variants iespējams, ka par konkrētu jautājumu nemaz nav atšķirīgi viedokļi. Un tāpēc ir tāds pamatviedoklis parādās un citi skatījumi tiks pievienot vēlāk. Bet, ja mēs lasām rakstu vai skatāmies sižetu vai klausamies kaut ko radio, kur ir jau sagatavots garāks stāstījums par kādu notikumu vai procesu, tad, protams, ja mēs dzirdam tajā mēdīju sagatavotajā materiālā tikai vienu viedokli, tad, es domāju, mums ir jābūt piesardzīgiem. Vai žurnālistam ir tiesības atteikties iekļaut kādus viedokļus materiālā? Kad? Vai tas nav pretrunā ar vārda brīvības principu? Vārda brīvība nozīmē, ka jebkuram cilvēkam ir tiesības izteikties, bet tas negarantē viņam tiesības izteikties jebkurā vietā, jebkurā vidē, jebkurā mēdījā. Žurnālista darbs ir nevis apstaigāt visus Latvijas vai visus pasaules iedzīvotājus un piefiksēt katru viņu viedokli. Žurnālista darbs ir saviem lasītājiem vai klausītājiem vai skatītājiem pēc iespējas koncentrēti un saprotami izskaidrot, kas notiek. Un līdz ar to neizbēgami notiek viedokļu atlase. Un tas ir žurnālista darbs profesionāli atlasīt svarīgākos viedokļus, lai viņa patērētājs, viņa klausītājs, skatītājs vai lasītājs var saprast, kas notiek. Vai žurnālistam ir tiesības un pienākums izvērtēt viedokļus pirms to iekļaušanas materiālā? Jā, protams, žurnālista darbā viedokļi ir viens no veidiem, tikai viens no informācijas slāņiem, kas palīdz saprast dažādu cilvēku skatījumu uz noteiktu problēmu. Ir vēl dažādas citas informācijas, ir vēl dažādi citi informācijas līmeņi, piemēram, dokumenti, faktu materiāls. Un, protams, žurnālistam ir jāizvērtē arī, cik šis viedoklis ir pamatots. Pierasts teikt, ka vārda brīvības robežas ir ļoti plašas, un mēs parasti nepārbaudām viedokļu atbilstību patiesībai. Bet, ja viedoklis ir ārkārtīgi polarizēts, ja tas, teiksim, ir uzbrukošs, ja tajā ir skaidri saskatām maldināšana vai atklāti meli, tad žurnālists ir tas, kam būtu jāpārbauda, vai šis viedoklis vispār atbilst realitātei.